džekiņi, ko jūs te darat, pastāstiet? Viss kārtībā? Nu, ko mēs redzam? Ir mērinam vai nav mērinam stoks? Oskar, drift. Osja, drift, ko tu pateiksi? Mums vajag steidzīgi komentārus. Arī jūs rakstiet komentārus. Ir vai nav Mercedes stokā jauda? Dzinēja vadības bloks attīsta vai neattīsta? Jā, ir stoks. Ir stoks, a kā tu to pateici? Ja skaļāk runā. Kā pateicu? Nu, pēc kā tu pateici, ka te ir standarta jauda? Šakur rakstīts. Cik ir oriģināla jauda? Oriģināla jauda ir 150 zirgi. Zirgi, jā. 110 kW motors, tas ir 2.1. Mercedes mums tas ir W203, jeb C220, principā. Stokā 150 zirgi. Cik tev rāda uz jaudas stenda? 154. Ļoti labi. Tas nozīmē, ka tie zirgi nav aizbēguši, ja? Nu, tur plus mīnus kļūdiņa, kāds zirdziņš jauna rūpnīca nav tik skopa un ir iedevusi, nu, druscīt plusiņā mērinam, ja? Cik viņam nobraukums ir? 300 pāri štukas, redzat, un viss kārtībā, ja ir tehniski ok, ar motoru viņš attīstā rūpnīcas jaudu, tātad 150 zirgi. Tā, kas ir ar ņūtoniem? Izaks Ņūtons, ko te dara? Ir pensijā Ņūtons aizgājis? Nav. Standartā jābūt 340. Te mums pat ir 372 griezes moments, kas ir vēl jau vairāk, pat 30 vairāk nekā pats stoks. Principā, kāpēc ir lielāki zirgi šim auto par 4 zirgi vairāk un 30 Nm? Tāpēc, ka tur ir straight pipe, tur nav DPF, jūs saprotiet. Un tātad kvēpu filtrs mums iedod plus vismaz 5 zirgi un plus 30 Nm. Redzi, kāda te truba? Tas ir straight pipe un nav smoke, nav dūmu vispār. Tagad mēs gāzīsim iekšā stage 1 un veiksim mērījumu ar stage 1. Kāpēc veņķīgi griežās? Veņķīgi griežas tāpēc, ka tu aizmigi? Tāpēc, ka gāžās iekšā, kas mums tur lejās iekšā? MB stage 1. Yes, baby. Domā, labu softu sacepi? Lidos kosmosā? Jā? Galvenais dzinēja vadības blokuņi izavaļīt pārējais sīkums. Kas? Parādi, ko tur rāda uz paneļa. Tu nokāri visus mozgus? Coolant stop, viss slikti. Check speed, kvalstaca speed, veņķiki griežās. Nu, tas nozīmē, zini ko? Tas nozīmē to, ka dzinēja vadības bloks ir iegājis programmēšanas režīmā. Boot mods. Un bootmodā, ja programmēšanas režīmā, viņš var rādīt uz paneļa veselu eglīti un tā tālāk. Uz ko viņam stūrev? Sporteniece. Šim auto stages piestāvēs. Tātad, cik vajadzētu būt ar stage 1? 170 zirgiem. Un cik griezes moments? 380. Cik? 380. A tagad jau ir cik? 340. A, ne 370? Tagad ir 370 jau. 340 ir stokā, viņam jau, kā saka, ir taisnā truba. Nav DPF pretestības, tāpēc viņam ir lielāks viss tas pasākums. Labi, spēra testījiem iekšā. Maz palika viss. Pūšam iekšā M-Performance soft. Atdod man chiptuninga aprīkojumu. Baļķa iet atdihāt. Davai, sīkie, parādat, ko Merins var. Taisam durvis ciet. Так, nu davai, viss tā patās, jā? Run 2. Kā jūtās uz pedāļa agresīvāks palicis? Jā, riktīgi. Riktīgi agresīvāks? Ne, tik tuvu. Tik tuvu nevajag. Tā, nu pirmais rans. It kā norāvi druscīt uz pedāļa, laikam mazliet čut izskatās, varbūt. Bet 171 zirgs un 417 Nm.
Nu, tas, godīgi sakot, tā arī varētu būt. Skaties, te standartā būtu jābūt 380. Nu, mēmākais griezes moments. Labi, uztais vēl vienu raniņu, un tad salīdzināsim, bet tās diagrammas diezgan skaistas aiziet. Nu, es domāju, šita neefektīvs steidziņš sanāca. Viss kārtībā, jo mēs vairāk tendējamies uz griezes momentu. Kamēr mēs te pētam kādu fotoaparātu. Tas varētu būt normāli. Tuka 2. Sony. Džekiņš sauc. Kas mums tagad ir? Kas tagad rāda cik? 173. 173. Un 425. Nu, bet es teiktu, ka kopvērtējumā ļoti spēcīgs steigs sanāk. Vismaz klāt ir 30 plus 25, 55 ņūtoni. Un stabili mums iznāk klāt kaut kādi no 105 cik zirgi sanāk klāt, kaut kādi 25 gandrīz. Nu jā, 25 zirgi tā arī ir. 173 zirgi rekur. Bet ņūtonu vairāk. Ņūtonu mums vairāk sanāca, jā. Tāpēc, ka tas ir stage 1, kad jau ir taisna truba. Loģiski, ka te vairāk dvēsele būs. Nu, tā kā cerams, ka visi saprat, kā tas notiek. Uz jaudas, stenda, korekti, adekvāti. Kā sacīt, jāsaka, ja ir pareizs driveris, jo ir jāmāk braukt uz jaudas stenda. Kā saka, ja nepareizi izbrauc uz jaudas stenda sūdīgi rādītāji, šeit mums viss ir kārtībā. Tagad, thanks for watching, lai veicās. Džeki, čipojam nākamo? Jā. Davai, rīt. Dodžu davai, Dodžu, jā, Dodžu. Dodžu šitā nevar, viņam tas stends nevar tik daudz nomērīt. Viņš tik līdz 600 zirgiem mums ir. Labi, čau!